Куда? Поехал. Сильнее надо. Сильнее. Во. Угу. Это мусорная машина, но судя по запаху, здесь мусор есть в ней внутри. Снимаю так. Запись пошла. Сюда залезть можно, в эту машину. Мне кажется, думаешь, кто-то может просто приехал здесь расстелиться? Может. Ну в эту залезть можно, вот в эту. Да, ну там такое ограждение. Где-то можно залезть полежать. А я ищу такое. А тут мужики сидят. Там мужик сидит. О, вот там вот. Соскание. Вот и Вольво есть. А это эстонский. Угу. Это красиво тоже, да. Сфоткаешь меня? Сфоткаю. Так, Тимур уезжает. А ну, Тимур. Я уезжаю. Все, давай, пока. А где там педаль? А ну. Ага. Ты нажал этот газ. Я газану. Ты газанул. Ага, молодец. Дальнобойщиком будет. А теперь сцепление и поехал. А где Да, понятно. Украли. Просто украли. Я не Причем не воровали. приедет? Кровать стоит. Лежать. Да, да. Этот номер хорошо. Ну, можно поднимать это. Давай, сфоткай еще раз. Я уже думала, что на том заведенном грузовике уехать можно. Да. Я уже взял газ с радостью. Это лесок. И грузовики совсем. Угу. О, 67, 67. Это 67. О, смотри.
Тимур, тебя не видно. Ага. Сигналит? Можно завести. Давай, заведу я. Согреть что надо. возьмешь еще, уедешь куда-то. Да, и уеду. Тут вот дети сидят. Да. Вот это тоже можно залезть, я не знаю. Игорь, это Игорек. Я еще... А, Super! Čārlis, gribēšu jūs kontakts, man uz nākamo palīdzi jūs vajadzēs. Tas bija grasni. Ļoti labi. Esat gatavi, Čārlis būs vēlreiz ar mums un vēlreiz, tā kā droši aizvedot arī, ka dziesmu palūkoja nostādāt, ja redzam, viņa žandam robežu nav, tur viss ir vislabākajā kārtībā. Tā kā viss, kas atnāks pasākumā, prieks vēlreiz redzēt labi ļauts. Visiem ir ko darīt, tāpat bērniem ir ko darīt. Šeit ir pasaulē lielākās noškas, kurā var braukt ar radiodomiem traktoriem. Un ar GP futbola izaicinājumā piedalīties Sailona, Riepas, Krāne, Petrona, Sēļa, ar driftmašīnu ar apstīties. Vilks ir savs tēļ. Nākamajai daļai, viņš sāksies Krievijas šaus. Ja kāds ir apjūs, un es saprotu, kur tas ir, tad man ir skatuves virzienā, ka visu mālu.
Сейчас сфоткала. Nedziedāšu, vēl nav man balss tādā tonī uzrunāta, bet jā, tātad neparastais Montesa, šis ir 301 kubikcentimetru svars, šim motociklam ir 73 kg, es gribētu Udobna. teikt, dienā ar vienīgi maiņu. Tāpats. Jā, mums kaut kas tik tālu es neiešu. Katrā ziņā labi, es mēģināšu atrast signālu ar skatuvi un motociklus ar auditoriju. Skatos, visi ir jau sākumi. Dārgie skatītāji, dārgie, šī festivāla apmeklētāji, man vajadzētu noskaidrot. Mēs esam tādi izteikti kurzemnieki. Diemi kurzem, Grobiņnieks, es, kas ir runāšu, esmu Lievainieks, arī no Grobiņas, bet man vajadzētu noskaidrot par reģioniem. Cik mums šeit ir latgaliešu? Šis ir latgaliešu plāns. Vidzemnieki ir? Vidzemnieki tā nedaudz ir par visām maliņām. Zemgalē ir mums uz vietas. Zemgalieši tādi pieticīgi. Nu, ko mani novadnieki mums taisam labu rokas. Kurzemnieki ir? Daži ir, bet ļoti skaļi kurzemnieki, ļoti labi. Vēl viens skaļš kurzemnieks mums ir augšā tur, kā teica Pauls, otrā stāva augstumā, tātad 2 metri. Ir šis paaugstinājums Artis Alksnis, mototriālists, super enduro braucējs, un šodien mums tātad 2 motocikli. Šis ir triāla motocikls Honda Montesa, kā noskaidrojām. Gana daudz zirgspēku 4 tagad dzinējs, starp citu ļoti tāds neizplatīts dzinējs tieši mototriāla aprindās, tādēļ, ka vairāk izvēlās tieši 2 tagad dzinējs izmantot šim sporta veidam. Asāks tā Artis Alksnis ir tieši ar 4 tagad dzinējā doties šajos izaicinājumos. Savulaik bija pats jaunākais prestižās GP triāla ieskaits braucējs Latvijā. Nav mums daudz profesionāli. Artis Alksnis tātad ilgu laiku bija pats jaunākais, kurš brauc šajā skaitē, kas brauc pa visām šādiem izaicinājumiem. Šis rekords kāds brīdžīs šobrīd ir jaunākais GP triāla braucējs. Šeit Artis Alksnis, viens no augšņu ģimenes pārstāvjiem, atvedis nodemonstrēt, kas tas īsti ir. Viking triāla moto klubs, un šiem viņam arī ir trase Ālandes upes krastā, ļoti iekopta trase. Mums uz visaugstākā stāva Artis ar savu motociklu, un, protams, šī balansēšana ļoti svarīgs līdzsvars. Redzam, nu tā pa pusei nobrauc lejā, nav ko tur lieki apkārt braukāt, ietaupamā laukumu, un arī šajās mototriāla sacensībās ir tā, ka ir ļoti ierobežots laukums, kur apstāties, kur nobremzēt, un to ir ļoti svarīgi tieši šis bremzēšanas aspekts, un ļoti bieži jābrauc uz vienu ratu vai no priekšējā vai no aizmugurē, lai būtu tur vietas, no sāda ies augšā. Nu, ko skatītāji? Izdosies? Nu, Arti? Nē? Artis pēc ovācijām laikam nenoticēja. Nu, ko? Izdosies? Trampolīna nav, tur viss jāizdara, ir fizikas līgums, jāņem dalkā, jāliek visas kārtis galdā un jāceļ uz motocikls augšā, pilnā gāzē, aizmugurē, prototās preto valu, ļoti skaisti nostāda motociklu uz pirmās skatos pakāpiena. Tur viss pagaidām ir bez problēmas. Apkārt riņķī uz aizmugurē ratu un pie zemes ir, bet uz riteņiem tur nav nekāda kritiena, nekādas kļūdas. Tā, kas tagad notiks? Starp citu, Līgava, jā. Endīga. Jā, Līgava iznāca un, nu, laikam tā var arī Līgava dabūt. Es nezinu, kurā zaļu ballē šitais ir noticis, bet acīm redzot, tas ir nosprādājis. Un Endi ir paļaujusies uz šo aicinājumu. Ļoti labs veids, kā, nu, savu Līgavu noskatīt, kā izrādīt uzmanību. Tie ir kaut kāds sarunāts Jans, nu, interesanti ģimenes tradīcijas, es varētu teikt tā, varbūt dzimšanas dienas arī tā tiek svinēts motocikls, kūka uz bākas, svece un bāka, man liekas, nebūs īstais risinājums. Uj. Puķa uz priekšējā rata, ļoti skaisti, nu tā ir uzticība augstākajā līmenī, ja šādu var uzticēties Līgavainim, tur jāprats nost, tur nav vairs ko gaidīt, būšot, laikam arī gāzinā, no ko. Puķai dabūta enerģija ir, un vēlreiz brauks augšā, bet kas būs šoreiz, vai brauks arī uz pašu augstāko, vai paliks uz šo metrīgo iztikāti, skatāmies, ātrumnieks sakārtās ar aizmugurējo ratu.
nedaudz redzējām uzspolē šajā vertikālajā plaknē. Viss kārtībā var arī spolēt tā, lai nav jāspolē pa taisno, var spolēt uz augšu. Un tagad izskatās, ka gatavo lecienu uz augšējo rampu. Vilcāna kungs skatās, domīgs. Vilcāna kungs, starp citu, no Siguldas ir. Tā kā visi vidzemnieki, arī mums šeit ir vidzemnieks šajā šovā. Kungs ar ķiveri. Ļoti svarīgs kungs un ļoti svarīgi uzdevumi viņam šeit ir pildām, koncentrējās. Un redzam, starp citu, viņš stāv uz vietas. Labi, to tā slīd, protams, šie dēļi, šie pinieri. Latvijas saka pinieris, cits saka saplāksnes, galvenieks teiks saplāksnes, Latvijas teiks pinieris. Tad mēs paliekam pie pinieri. Kā tā var nostājot uz motocikli? Ja es apstājos pie gāju pārējais, sarkanās gaismas ar riteni, esmu uzreiz slīgu ar zemiem un paliek kājas. Viss veiksies, mēs ceram, protams, tikai uz to labāko nozīmē. Tāds ir, es paļaujos Как тут? А? Fantastisks pasākums šeit sestdienā Rāmā. Un, jā, ir jau aplaus paši no sevis. Man patīk vēl, jā, tas vienkārši skan. Nu, не сигналь тогда. Cinējs arī skan. Vilcāns ir gatavs, ieņems jau kaut jā, nu kas. Atpakaļ, lai nenāk atpakaļ. Un pilnu gauzi. No tur no priekšas, domāju, visiem bija skaists fotogrāfijas, jo tādas skaistās svecē. Montēsam motocikls un ceļu. Un tu pareizi arī parādās šitā. Šitā un šitā, ne? Nu tur jā, nu tu uzpalā. Jūs domājat, tevi tic, tevi nocējuši. Nu vismaz otrā Latvijas gala iedzīvotāji ir nocējuši, pierāda visam А я тут был? Я не помню, вроде был. Конфетка. Skaists nomartizējās tas dāmas, bet pieskārās asoltam, nu vismaz sajūta līmenī, pavisam noteikti. Jā, iespējams. Tajās sirds atjaunojās, viss kārtībā. Šīs vīksta. Man pienāc dāma nopilnē, man parasti nebildēja, ka es guļu uz asfaltu. Viņš ir prom. Viss kārtībā, nu ko, nākošais, kurš grib nogulties un nokāpēt tāds apakš droši. Brīvprātīgi, nāc šurp, viss kārtībā. Jā, nākam, guļamies. Mēs divus. Tu, droši. Guļamies šeit, tur es biju, es tomēr tieši nu, skatītāji. Pārliks pār diviem. Kā jums liekas? Nu, ko ātri? Es domāju, iedot čekļiem adrenalīnu. Sagatavojam plautus un viens pārī. Viss kārtībā un skaists drifts. Liekam vēl klāt Vilcāna kungs arī. Es domāju, Vilcāna liekam kā pilots. Čekļi paliekam. O, dāma arī, dāmai vārds dāmai. Jā, nokavēt tik ātri dāma. Laura ir gar zemi. Vilcāns arī ir gar zemi. Vilcāns ir ķiverē, tātad maksimāli droši džeks. 4 cilvēki, tas ir 4 reizes vairāk nekā bija, tad, kad es tur biju. Tātad es biju 4 reizes mazāk kā briesmām. Tur vēl skaistu pīsiņu parādīt. Nu, ko uztaisām? Apmeklētāji. Taisām 3, 2, 1. Rupi sakot sačakarēts. Tur ir visi Vilcānam vajag jaunā Vilcāns Pietiks. Vienu. Ir vēl viens drosmīgais. Lauri pēdējā. Nu,
redzam pilnīgi cita dziesma, arī dūmiņš parādās. Nu, tas, kas mocim ir vajadzīgs, jā, ja tā smarža vēl tiek iekļies, un šeit gan jau mums parādās divu taktu dzinējs, tātad īstā dziesma. Nu, kaut kādu pārkārtojumi tiek veikti, tas pats, kas īstabā pārbīdīt no viena gala uz otru galu. Es domāju, visas tām saprot, cik tas ir vērtīgi. Nav ko vienu iekārtojumu turēt vairāk pa nedēļu. Visi ir jāvaina uzreiz vietām. Vilcāns arī sarunājās ar Arti, noskaidro, kas tur kā būs. Paskatīsimies, ko var izdarīt ar šādu motociklu. Šis motocikls 300 kubika centimetri, 125 kg smags un paredzēts Superenduro sacensībām. Tātad sacensības, kur brauc gan slēgtās, gan atvērtās trasēs, bet par neizbraucamām vietām, par baiķiem, par riepām, par betoniem uz maksimālu ātrumu. Es nedaudz pastāstīšu, tāds arī bija slikts stāsts. Gadus atpakaļ, ne tik daudz, gadus atpakaļ 4 gadi atpakaļ, Artis Aleksnis braucot ar Superenduro motociklu Vācijā pasaules ar šito pašu, Vācijas pasaules kausa posmā pārāva pāris vecēm, krīta atmuguris, salauza mugurkaulu. Uz akmeņiem. Jā, Džeks vispār neko nebaidās, uzreiz labi Vācija. Labi Vācija, tur dakti visu smuki ar savilcējiem salikt kopam. Ar žītas Siguldā vispār šis sporta veids ir ļoti populārs, ir ceļš jauniešu vidū, tur bērni ļoti daudz, kas ielūst moto-triālu sacensībās. Arī trasa, protams, ir Siguldā nobrauc vēl lejā, un tur nobrauc arī gandrīz jaunās Kēdas jaunieti, bet visu tur noteikumā tiedām braukā dažām motociklu un uzstāties apbrauc vēlvietas skaistu godu apli. Оно конкретно сигналит, Тимур. Выйди туда, у тебя уши повылетают. Серьезно. Больно в ушах. Mazo tur augšā. Man ir tāds sevi, ka esmu smago automašīnu vadītāju un cienītāju vidū. Jūs ziniet, kas ir smago automašīnu vadītāji? Ticība augstākajā mērā, vedot 40 tonnas, stropējot kravas, šķiedam nenoštropējams un doties visādos ceļos un neceļos, tur vajadzīgi ir ļoti liela pārliecība. Pārliecība ir visiem skatītājiem. Tagad, kā ir tev? Ja viņi man tic, tad es nedrīkst neticēt cilvēkiem. Aiziet, es domāju, dzirdējām, ja jūs ticat Artim, Artis nedrīkst neticēt sev, viss kārtībā Grobiņieks Viking triālā motosportā pārstāvis ir gatavs doties šajā izaicinājumā, nu skatīsimies. Bet, es pagaidām īsti nesaprotu, kā to īsti var izdarīt, jo trampolins atrodas tādi gabaliņi no šīs sienas. Un tur pretī ir tieši vertikāls 90 grādu leņķi, pret zemi skatoties finieris. Tā kā kārtīgs Latvijas atgriežamies atkal mēs pie nosaukuma finieris. Un par to finieru kaut kā būs jāuzkast tas motocikls augšā. Nu tad ideja varētu būt tāda, ja mēs ar motociklu laikam par rampu, mēs lidojam vertikālā veidā klāt pie finiera. Un ļoti svarīgi ir nepielidot par ātri pie tā finiera. Ja mēs pielidojam par ātri pie finiera, tad mēs tā kā tenisā, kas sit bumbu pret sienu, tad jo stiprāk sit, jo labāk atpēc. Un tad tas motocikls arī, ja viņš atpēc atpakaļ, nu tad arī vilcāns nepalīdzēs. Un tā kā tur ir ļoti precīzi jādabū tā, lai motocikls it kā pieliptu pie šī finiera un tad tiktu kaut kā augšā. Es nezinu, kādā veidā tas viss ir izdarāms. Es izstāstīju tādu teoriju, no kuras pats arī noģību. Nu, visi gatavi aplausiem skanot, motocikls arī ir gatavs, joprojām stāv uz 2 ratiem, tā kā uz 4 un nekāds problēmas nav Artim. Un tur iekās, un motocikls redzam paliek karājoties vēl košies ritens vilcāns ir īstajā brīdī, īstajā vietā. Es pieļauju, ka būs vēl vienreiz Artis nekad neatstāja nepadarītus darbus. Jā, būs vēl vienreiz, aiziet, tā kā, nu, ja vienreiz nebija jābūt ir otrais un lēciens lejā, tas jau aizgāja mīksti, tā kā pat labi sakās ar svīlu. Kura galvenais varonis, Artis Aleksnis Viking triālu un arī Vilcāna kungs Edgars Vilcāns no Siguldas. Ar visu ģimeni savu foršo, Džeks arī, kurš nebaidās, ka pa kedām motocikls brauc pāri. Sieva arī rāda tur tā. Nu tā, nu ko?
Paldies, Arti, paldies, Vilcāna kungs, paldies, ģimē, un paldies jums visiem foršajiem cilvēkiem, kuri mīl iekšzemes dzinējus, kuri mīl kārtīgas automašīnas, jaudu, spēku un skaistumu. Vienvieta. Un lai jums ir fantastiski atlikusi diena, vakars un nakts. Protams, klāt pa sevi un nakts. Ar jums kopā bija Dzintars no Liepājas, un mēs tiksimies kaut kad maijā no Austrumiem. Es domāju, tieši tikpat neloģiski tas varētu būt. Uz redzēšanos! Paldies! Nu, esam tikuši galā ar trijām šaunām vikingiem no Grobiņas un komentētājiem no Liepājas. Un arī varonīgākā ģimene šodien arī ir atrasta. Šitie zaļajiem ratiem nebaigās nenokā. Viņiem arī brendētājiem ķēgam priekšā, jo tāds nepavirkšanai. Bet tas mums nav parauksam līdzināt, tas vienkārši ir varonīgi. Bet mēs tagad mierīgi turpinām mūsu palīdz tālāk un aicinu visus apiecināt, apsīties visas mašīnas. Tiešām tie automobīļi ļoti interesanti. Un ja jūs pat klātos šķietās vienkārši normāls smagais redzējāt kādu dzīves, nedomājiet tā. Vienkārši pasties, kuram ir trepīgs pie durīm, uzkāpiet un pastāties salonā. Nu, tur Не, это вот, видишь, транспортировщик. Или эвакуатор даже. And leave me standing in the freezing gray. A silent house where no one calls my name. Just ashes falling from a dying flame. But while there's breath inside my weary lungs, this lonely story hasn't yet been sung. I turned around and every face was gone. A heavy night that wouldn't bring me dawn. The ones I loved all left me far behind. A quiet emptiness inside my mind. I felt the winter freezing at my heart. A broken kingdom falling all apart. The night is dark, the road is long, but I will turn my sorrow to a song. I lost my world, but I still have myself. I took my
собьет меня на полной скорости. Или вот это. Он и от машины живого места не оставит, а если меня сбил на полной скорости. Давай сфоткай. Привет. Подгазуй, Тимур, чтоб не глохло. Давай. Тут я был или нет? Наверное, был уже. Нет. Давай здесь. Воды.
There is music, we'll be coming back again. I